Šogad Kuldīgas novadā valsts svētki tiks atzīmēti ļoti īpaši, jo Latvijas valsts prezidents dāvina vairākus koncertus vairākām pašvaldībām tieši uz valsts svētkiem, un viena no šīm vietām, kur šogad notiks koncerts, ir Kuldīga. Prezidents dāvina koncertu, un tieši Kuldīgā būs Rīgas Zēnu doma kora koncerts. Mēs domājam, ka koncerts tiešām būs ļoti skaists un atbilstošs valsts svētku noskaņai. Tāpēc jau šodien es gribu aicināt kuldīdzniekus un ikvienu, kas klausās, padomāt, kā jūs pavadīsiet 18. novembri un izšķirties par Kuldīgas kultūras centra apmeklējumu, kurā arī šis koncerts notiks. Programma kopumā būs mazliet garāka. 16. notiks svinīgais pasākums, kurā tiks apbalvoti mūsu novada ļaudis, kuriem ir kādi īpaši nopelni Kuldīgas novada labā, un viņiem tiks pasniegts goda balvas. Goda balvas mums ir tradicionāls, tas ir pulkstenis. Tātad tas nav, ko uz šo pasākumu drīkst nākt, varbūt tikai domas deputāti un varbūt paši tur apbalvojamo draugi vai tuvākie cilvēki, bet būtībā var nākt ik viens. Tad ik viens arī tiek aicināts 16. uz goda balvas pasākumu. Tad būs neliela pauze, kur varēs vēl aprunāties un apsveikt arī tādā privātā vairāk kārtā šos goda balvas saņēmējus. Un tad 17.30. 18. novembrī tiks translēta tiešraidē prezidenta uzruna, pēc kuras uzreiz sāksies šis Rīgas Zēnu doma kora koncerts. Paralēli šiem notikumiem, tāpat kā katru gadu, būs gaismas ceļš Liepājas ielā, būs arī tādi kā ornamenti vai kādi raksti izlikti gan pilsētas laukumā, gan arī Rāzlaukumā vai Rāzlaukuma tuvumā. Un, protams, arī noslēgumā visi ejot pa gaismas ceļu vai arī pēc Rīgas Zēnu doma kora koncertā pulcēsies Katrīnas baznīcā. Tā kā ikvienu jau šodien aicinu gatavoties un apmeklēt 18. novembra valsts svētku pasākumus Kuldīgā. Kuldīgas novada doma arī nolēma, kuriem cilvēkiem šogad piešķirt pašvaldības goda balvu. Goda balva ir pulkstenis, tradicionāli tas ir Kuldīgas novadam. Un arī goda balvā tiek izmaksāta naudas balva 150 eiro apmērā. Arī šogad mums bija tiešām kolektīvi izvirzījuši cilvēkus, kuri viņi prāt būtu šo balvu būtu cienīgi saņemt. Jāsaka, ka komisija ļoti tā stingri izvērtēja, kuriem tad patiešām ieteikt un domē šo balvu piešķirt, jo mums nolikumā ir noteikts, ka ar Kuldīgas goda balvu tiek atzīmēti tie cilvēki, kuri ir nesuši Kuldīgas vārdu ārpus Kuldīgas novada, vai arī kur šeit uz vietas ir paveikuši tādus darbus, kā tas labumu no šiem darbiem gūst varbūt ne tikai viens uzņēmums, bet tas ir vairāk, tas ir lielāks iedzīvotāju kopums gan šeit, gan arī ārpus Kuldīgas novada. Tad šogad goda balva tiks pasniegta 18. novembrī tieši valsts svētkos, 16. Kuldīgas kultūras centrā. Un man ir ļoti liels gods arī būs sveikt un arī šobrīd nosaukt šos goda balvas saņēmējus. Un tā būs Jāna Bergmane, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra direktora vietniece, par ieguldīto darbu turisma attīstībā un arī aktīvu dzīvesveidu popularizēšanā. Tas būs Mārtiņš Burkevits, Kuldīgas Svētās Annas draudzes un Ivānas draudzes mācītājs par nesautīgu kalpošanu Kuldīgas novada iedzīvotāju labā. Jāsaka, ka arī Annas baznīca tikko atzīmēja 110 gadu jubileju, un līdz ar mācītāju ienākšanu Kuldīgā ir sākušās ļoti daudz aktivitātes Svētās Annas baznīcas apkārtnē, dārzā ir sakopta teritorija, pilsētas svētkos notiek ļoti skaisti koncerti, kurus ir iecienījuši gan kuldīdznieki, gan arī viesi. Iveta Diržinīnka,
Pelču speciālās internāta pamatskolas attīstības centra direktora vietniece informātikā un darbā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Šeit jāsaka, Iveta ir uzsākusi un regulāri rīko speciālām skolām informātikas olimpiādi, un šī olimpiāde tradicionāli notiek Pelču speciālā internāta pamatskolas attīstības centrā. Jāna Jēkabsone, Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļas vadītāja. Jāsaka, ka Jāna ir jau, lai arī viņa gados ir jauna, ir ilgstoši strādājusi pie Kuldīgas redzējuma, kādai būt īpaši vecpilsētai. Jāna ir arī aktīvi piedalījusies pētījumā par Kuldīgu, ir bijis viena no tām autorēm par Kuldīgas arhitektūru un pilsētbūvniecību, kas ir zinātniskais pētījums. Par šo tēmu viņa ir aizstāvējusi arī doktora disertāciju. Tā kā mums ir tiešām ļoti liels prieks arī Jānu sveikt ar goda balvas saņemšanu. Ruta Karloviča, kas ir Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas Kuldīgas filiāles vadītāja, kas arī ļoti nozīmīga struktūra vienība ir Kuldīgai, jo mums ir sava augstskola, un šobrīd tā ir kļuvusi par lielāko Pivas filiāli ārpus Rīgas. Un Ruta Karloviča ir arī no šī mācību gada, arī otrais mācību gads jau tagad būs, kopš Ruta Karloviča arī Kuldīgas otrās vidusskolas direktore. Jāni Krastiņu, arhitektu, Rīgas Tehniskās universitātes profesoru, tieši par pētījumu, kur ir strādājusi arī Jāna, Kuldīga arhitektūra un pilsētbūvniecība, par šī pētījuma vadību un tā kā arī korekciju un visu zinātnisko uzraudzību. Mārtiņu Lūsēnu, arheologu, par profesionālu godprātīgu darbu Kuldīgas vecpilsētas labā. Mārtiņš Lūsēns ir bijis praktiski klāt pie visiem izrakumiem, kas ir notikuši Kuldīgas vecpilsētā. Ir ļoti daudz pētījis, līdz ar to ir arī daudz atklājumi, kas pastāstā jaunas un iepriekš nezināmas lietas par Kuldīgas vecpilsētu un par tās rašanās laiku. Liesma Markovu, arhitekti, kas nav kuldīdzniece, bet kas ir vadījusi un arī īstenojusi lielā mērā Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcijas un interjera restaurācijas projektu. Un jāsaka, ka tieši muzeja interjers ir saņēmis šogad gada dizaina balvu. Aigaru Melderu, Sijā Lāsem īpašnieku par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā. Aigars Melders nodrošina darbu arī daudziem Kuldīgas novada strādājošiem. Uzņēmums ir ļoti labi attīstījies šogad laikā, ir apgādāts ar modernām mūsdienu tehnoloģijām, un tas ir izdarīts ar neatlaidīgu un pacietīgu darbu, bez kādu struktūru fondu vai citu atbalsta instrumentu palīdzības. Jāni Šļecku, spēka vīru, kurš ir arī labojis pasaules rekordu un arī līdz ar to popularizējis Kuldīgas vārdu pasaulē. Un Diāna Zalāni, arhitekti, Sijā Diāna Zalāna arhitekta birojas īpašnieci par paveikto Kuldīgas vēsturiskās pilsētvides izjūtas restaurēšanā. Tā kā mums būs liels prieks sveikt visus goda balvas saņēmējus un arī aicinām ikvienu nākt uz pasākumu Kuldīgas kultūras centrā kopā ar mums sveikt goda balvas saņēmēju un pēc tam arī noklausīties Latvijas valsts prezidenta dāvāto koncertu Kuldīgai. Tas ir Rīgas Zēndomu kora koncertu. Kuldīgas novada dome sadarbībā ar Zemesardzes 45. nodrošinājuma bataljonu tradicionāli rīko Lāčplēša dienu Kuldīgā. Un šī diena sāksies jau 10:00, kad bataljonu štābā Kuldīgā Ventspils ielā 102 Kuldīgas pilsētas un skolu jauniešiem būs iespēja apmeklēt bataljonu un iepazīties ar zemesargu ikdienu. Šis te apmeklējums būs iespējams līdz 2:00. Kā parasti tradicionāli šo svētku laikā ir paredzēta arī garnizona parāde. Un parāde notiks Kuldīgā pilsētas laukumā 16:00.
Kuldīgā tradicionāli Lāčplēša dienas ietveros apmeklēt arī kapsētu, jo gan kritušie karavīri, kas ir Nacionālā kara kritušie, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, daudz citi brīvības cīnītāji ir apglabāti Kuldīgā Svētās Annas kapos. Un tradicionāli šis gājiens no garnizona parādes Rāclaukumā pārkārtosies Lāpu gājienā un dosies uz Svētās Annas kapiem, kur notiks piemiņas brīdis, godinot brīvības cīņās kritušos. Annas kapsēta ir tā vieta, kur ir apglabāti arī vairāki Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, un tradicionāli ir arī tas, ka šo dienu ietvarā arī piesaistās skolas un gan bērnu jauniešu centrs ar savu priekšnesumu papildinās šo piemiņas brīdi, gan otrās vidusskolas skolēni parasti tad palīdz sakopt kapsētu un izgaismot šo vietu un iekārtot atbilstoši pasākumam. Tā kā šo atceres brīdi mēs veidojam visi kopā, un tie, kas vēlas godināt brīvības cīņās kritušos un atcerēties Lāčplēša dienu, tad esiet gaidīti šajās te Lāčplēša dienas pasākumos. Kuldīgas novada muzejs, kā vienmēr, gatavojas patriotiskiem svētkiem. Arī šoreiz mēs esam īpaši padomājuši par skolu jaunatni. Un no 11. novembra līdz 21. novembrim mēs piedāvāsim 2 dažādas patriotiskās programmas tieši no mūsu muzeja pedagoga piedāvājuma. Viena ir domāta mazāko klašu skolēniem, un tās nosaukums ir Latvijas dzimšanas diena. Un tajā mēs kopā svinēsim šos svētkus un iepazīsim dažādus simbolus, kas ar Latviju saistās. Un otra ir domāta vidusskolas auditorijai, un tās nosaukums ir Es Latvijas brīvības cīņās. Un tur vidusskolēniem būs iespēja iejusties brīvības cīnītāju lomā, kā arī piemērīt dažādas citas lomas, kas varētu būt saistītas ar šo brīvības cīņu laiku. Vēl 18. novembrī mēs pirmkārt aicinām visus nākt uz Kuldīgas novada muzeju un izmantot iespēju apmeklēt muzeju bez maksas. Un otra ļoti interesanta lieta, kas būs skatāma no 18. novembra, ir Kuldīgas vēstures ekspozīcijas Kuldīga pirms mums pirmā telpa. Ekspozīciju kopumā mēs atklāsim Kuldīgas pilsētas svētku laikā šovasar, bet līdz tam mēs ekspozīciju atvērsim pa kārtām, un pirmā kārta būs skatāma jau 18. novembrī. Tas ir tāds labi aizsākts pasākums, kuru aizsākām šī gada aprīlī. Aicināt kopā mūsu novada uzņēmējus, gan lielus, gan mazušus, gan esošus, gan topošus. Un 21. novembrī 2014. mēs aicinām visus Kuldīgas novada pašvaldības lielo zāli, Baznīcas ielā 1. Un šoreiz mēs neesam aicinājuši kaut kādus lektorus, kā tas bija pavasarī, bet gan piedalīsies domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kur pastāstīs par šogad paveikto un nākamajā gadā plānoto mūsu novadā, kā arī Kuldīgas novada pašvaldības speciālisti un kapitāla sabiedrību vadītāji, lai tad mūsu uzņēmēji varētu uzdot jautājumus, saņemt, teiksim, uzreiz atbildes, lai mēs saprastu, kas interesē mūsu uzņēmējus, kas varbūt uztrauc, kas patīk, kas nepatīk, saprast šīs lietas. Piedalīsies arī būvinspektori, arhitekti, attīstības pārvaldes vadītājs, tā kā es aicinātu visus nākt. Un tā mūsu vēlme ir kopā
uzklausīt jūs, izdiskutēt par to, ko mēs vēlamies visi, kādas ir iespējas mums palīdzēt. Un lūgums ir visiem pieteikties līdz 14. novembrim, tas ir līdz šai piekdienai pie manis, vai nu sūtot e-pastu vai pa tālruni. E-pasta adrese ir liga@kuldiga.lv, tālrunis 633 140 vai mobilais tālrunis 278 42 532. 24. oktobrī bija uzņēmēju darbības atbalsta komisijas un konkursa komisija, vērtēšanas komisijas apvienotā sēde, kurā izskatījām visas iesniegtās anketas, izvirzītos pretendentus, un tad katrā no nominācijām izvēlējāmies 5. Jo man vēlētos arī ļoti lielu paldies pateikt mūsu iedzīvotājiem, kuri bija aktīvi un bija iesaistījušies balsošanā, gan aizpildot anketas Kuldīgas novada vēstīs, gan Kurzemniekā, gan publiskās vietās izliktās pieejamās anketas, gan iesūtot arī uz mājas lapu. Patreiz pagājušajā nedēļā pirmdien un trešdien bijām ciemos jau pie mūsu uzņēmējiem, braukājām, un to turpinam darīt arī šonedēļ. Vēlamies līdz decembra sākumam apbraukāt visus un pabeigt, lai tad apkopotu, saprastu, kurš ir pats labākais katrā nominācijā, un 16. janvārī visus kopīgi aicinātu uz Kuldīgas mākslas namu uz svinīgu pasākumu.